Parasti kalnos ir tā, tu brauc, un tev priekšā ir tunelis. Govi. Moci neredzi, neko neredzi. Trojka rullē. Sveiciens visiem! Šveices Alpu braucienā, diena numur 4. Šodien mums ir otrā motobraukšanas diena. Rekur jau manējais smukulīts gatavs ir. Cik ir šobrīd grādi? Mots ēnā stāvēja. Jā, var redzēt 26 grādi, jā. Šodien mūsu maršruts ved uz Gotardas pasu. Gotardas kalnu pārēju. Kaut kā 250 km mūsu kopējais maršruts šodien. Kaut ko pafilmēšu. Būs smuki kadri. Tā kā sekojiet. Sākam savu otro braucienu Šveices Alpos. Šodien plānā ir braukt tikai pa Šveici. Aizbrauksim, kā jau iepriekš teicu, aizbrauksim uz Gotardas kalnu pāreju. Izmetīsim tādu apli. Uzbrauksim augšā pa vienu pusi uz to pāreju un atpakaļ pa otru pusīti. Šodien paņēmu ar līdzi dronu un arī Instu. Protams, viņu vēl neesmu pieskrūvējis. Šobrīd 28 grādi. Mazi mākonīši, saucamie spalvu mākonīši. Laiks ir skaidrs un saulains. Tagad mēs uzbrauksim virsū uz Bāņa. Vakar es nopirku Bānim biļeti. Mocim mašīnai bija nopirts, bet kaut kā pat nebija iedomājies, kad jānopērk ar mocim ir. Pēc kaut kādiem 50 km uzpildīsimies. Mazliet arī gaisu vajag uzpildīt. Uzpumpēt, nevis uzpildīt. Paskaties, kā vietējā laiž ar rolleriem. Tā pilnīgi neērti sajūtos. Ieslēdzu arī Beeline Moto navigācijas ierīci. Patestēsim, kā darbojās Alpos. Ieliku visu maršrutu, tas iznāk turp un atpakaļ. Kopējais braukšanas laiks sanāk 3 stundas 42 minūtes rādās un 248 km. Tunelī ar melno vizoru ir diezgan interesanti braukt. Šeit varbūt tās vēl ir apgaismojums, bet tur, kur sūdīgāks apgaismojums ir. Tad principā ir tā, tu skaties, tu redzi tikai mašīnu uguņas, kaut kādas vēl gaismiņas, un viss fons ir tumšs. Moci neredzi, neko neredzi, un tev orientēts ir tikai uz gaismu. Ir viena anekdote par gaismu, bet es viņu neteikšu. Es domāju, jūs paši zināt. Nezinu, vai kamerā to var nodot, bet man priekšā ir pavērusies ar rīktīgi skaistu panorāmu. Kalni, kas ir virs 3000 metriem, ko es toču redzu. Un arī pilsētiņa, kas atrodas lejā, ielejā. Bet domāju, ar GoPro to nevar redzēt. Rekra mums ir zīme San Gotardo. Uz turien mēs arī braucam. Gandrīz, mēs tur aizbraucām. Kaut kur tālā galotnē redzu vēl sniegu. Mēs kaut kur uz turien arī braucam. Man navigācija rāda, ka pēc 50 km būs jānogriežās kaut kur pa labi. Mēs tagad braucam pa Bāni, pēc tam mēs brauksim, saukšu tā, uz otrā šķiras ceļiem. Izskatās, ka Genam baigi pūš. Man tā kā stikliņš nav, man nav aiz kā paslēpties. Bet principā strītiem, ja kāds ir braukājis ar strītiem ar stikliņu, bez stikliņiem, esat varbūt tās ievērojuši, kad bez stikliņa, protams, tev pūš virsū visam ķermenim, bet kaut kā izkliedēti. Tad, kad ir stikliņš, tad tā pūšana koncentrēta šajā te virsajā daļā un arī uz ķiveri. Un man liekas, ka tas tā kā vairāk apgrūtina nekā visam.
Piemēram, ar šito mocis braucu, stikliņš man nav. Es biju nopircis, uzlicis, uztaisīju vienu izbraucienu un arī uzreiz noņem nost. Pirmām kārtām nepatika, kā izskatās. Otrām kārtām man... Viņš laikam domāju, ka es viņam kaut kāds zīmes rādu, smoguli redzēju. Un otrām kārtām bija tā, kad vējš nāca man virsū. Koncentrēt šeit, virsējā daļā. Un šito moci bez stikliņa līdz 2,5 ir ok, virs 2,5 nu, jāiekrampējas bišķi stingrāk. Un līdz trīnītim nu, tā vēl stingrāk jāturās. Nu, protams, pūš nost. Man ķivera ir diezgan cieša un pie tā liela ātruma, principā 250 plus, ir tā, ka tev tā ķivera jau spiežās mutē. Klasiski tev ir kaut kāds attālums starp iekšējā daļu un muti. Pie lielāka spiediena tev jau viņi tā kā griežās sejā. Un ne, un ķivera man nav pa lielu. Vienkārši tas ir tāds spēks, ka tā notiek. Nu, burvīgi skati. Ļoti burvīgi. Virzamies uz gaismu. Parasti kalnos ir tā, tu brauc, un tev priekšā ir tunelis. Principā tu izbrauc cauri kaut kādai kalnu grēdai, izbrauc otrajā pusē un tev uzreiz paverās cits skats, uzreiz ar citu ainu, citi kalni. Un katreiz brauc dziļāk kalnos, attiecīgi lēnāk, augstāk un augstāk. Tu tikai skaiti klāt savus augstumu metrus. Man ieslēdzās rezerve iekšā. Vajadzētu būt kaut kur jau degvielas stacijai. Tā, dīzelīt nevajag, 95 nevajag, vajag 98. A few minutes later. Uzpildījām bākas, arī gaisu pārbaudījām. Man vajadzēja bišku palaist uz augšu. Vajadzēja mazliet iepumpēt vēl gaisu, jo aizmugurē sāk riepas tādā karstumā, krietni ātrāk dilt. Ja Latvijā ir ok, nu pie zemākam temperatūram, tu 20 plus, tad šeit pie plus 30, un pie tam es vēl tagad skatos plus 36. Riepas vienkārši birst ar gabaliem šitā. Здесь? Да. Ну давай. Nu, mums sākās nelielie serpentīni. Izbrauksim cauri mazai pilsētiņai, un tad laikam sāksies braukšana augšā. Bet šīs te mazās kalnu pilsētiņas ir ļoti piemīlīgas. Šeit ir tā savu veidu romantika, romantika, kā Mārtiņš saka. Genam jau kliņī kājas izskatās. Tā, nu esam mēs panākuši kaut kādas te turistas, pikapi, puspikapi. Izskatās riktīgie kemperi tādi, mazie kemperīši, offroadisti.
Tad, kad esi kalnos un tev visapkārt sniegs ir, ja, tad tu pie tā pierodi. Bet tad, kad tu brauc, vai vienkārši atrodies vietā, kur viss apkārt ir zaļš, un tu redz attālumā kalnu virsotni ar sniegu. Tas vienkārši savaldzina. Nu, vismaz mani. Motobračkas visticamāk no San Gotardo pārējais. Ko lai saka? Burvīgi. Forši. Šitais viss forši. Doži laba rīčka vienkārši lido lejā. Paso San Gotardo. Open. Mēs esam kaut kādā mazā pilsētiņā, izskatās pēc rūpnieciskas pilsētas, kur ir kaut kāda saliekamā dzelzbetona rūpnīca, un tur ražo kaut kādus tuneļa elements. Tā vismaz man izskatās. Paso San Gotardo, laižam augšā. Tā, kur mums jābrauc? Augšā gan jau. Mēs te bijām braukuši šogad, ne, bet pagājušā gada decembrī, ziemā, principā. Tikām līdz, mēs, protams, mašīnu. Un tikām līdz kaut kādam punktam, kur tālāk jau ceļš bija aizvērts ciet. Te varēsim ar močiem uzbraukt līdz pašai augšai. Gena solīja kaut kādus riktīgi labos skatus, kuru varēšu uzlaist drona augšā. Tā kā būs ok. Tātad, kā šitais ir iespējams? Mēs tak šitos bijām apzinuši jau vienu reizi. Kaut ko nesapratu. Čaļi zināja ātrāku vietu, kā izbraukt. Mums jāpajautā Genam. Un nereāli. Kā viņi mūs apzina? Tātad ceļamies augšā mēs, bet es šobrīd neredzu altimetru, neredzu augstumu, jā. Bet, nu, tie metri ceļās, jā, un, nu, attiecīgi arī temperatūra krītās. Tagad 25 grādi ir, no plus 30, redzēsim, cik grādi būs augšā. Man tāda baigā aizdoma, ka tur varētu būt kaut kādi plus 18, nu, plus 15 pat. Es tā domāju. Tas ir tikai mans minējums. Kaut ko turisti riktīgi filmē. O, govi! Oho! Govs! Kaut kur tur kraujas malā. 24 grādi jau. Augsti paliek! Man ir tikai hūdijs un apakšā viens krekliņš. Vairāk nekā man nav. Pirmais lielais kukainis man izšķīt pret vizoru. Jā, roku rādi. Neteikšu rupi. Nu šitais ir tāds fantastiskais skats. Burvīgi, vienalga ar moci, ar mašīnu esi. Vienkārši, wow! Vēl viens tikko. Kas tie pa kukaiņam man te pa stiklu šķīst? Yeah. Ok, very good. Nezinu, kā kamerā. Nu, te ir vienkārši pasakaini. Ceru, ka kamerā viss tieši tas pats nodosies.
Ņemot vērā, cik strauji temperatūra krītās, tagad 22 ir. Domāju, ka varētu būt pašā augšā pat zem plus 15 grādiem. Šeit pat neprasās skriet, vienkārši vērot šitos kadrus. Ej tu nost. Sārkanā gaisma. Dīvaini, ka viņam nav zaļā, bet oranžā. Mirgojošā. Чё, чувак? Охуенно. Где-то уже 22 градуса мне показывает. Нормальный видончик. А там же аэропорт, да? Это же не самое высокое место. А там же тоже есть или нет? Burvīgi. Jau 19 grādi. Zin kā es nebrīnīšos, ja būs visi plus 10. Viņi pat pacentušies vēja ģenerators augšā kalnā uzlikt. Izskatās, ka mēs esam arī sasnieguši augstāko punktu šeit. Man tā liekas, vismaz pēc kartes tā vajadzētu būt. Re, kur tas ezers, kuru redzēja kartē. Re, kur milzīgie vēja ģeneratori. Jā, man liekas, ka mēs brauksim lejā. Tā kā plus 16 grādi. Tā mazliet pabaudījām dabas skaistumu, kalnu ieleju. Tagad dosimies lejā. Un pēc tam mums būs vēl kaut kādas 1 vai 2 kalnu pārējais. Fantastika! Jo-mojo! NL ir tie, no kuriem ir jābaidās. Principā šeit zemāk nobraucot parādās vēl lielāks vējš, jo esam tādā kā, caurvei caurumā. Iebraucam pilsētiņā. Principā esam pilsētiņā, kur no visām pusēm ieskauj kalni. Ducati. Izskatās, ka viņam te cieņas Ducati. Tā man rādās, ka vajadzēja griezt pa labi. Bet, protams, Genam jāzina labāk. Vai arī jau saprata. Мне показалось, что там надо было поворачивать. Все окей, да? А, не, tomēr uz priekšu jābrauc. Nu, te baigā būvniecība noteikti. Reāli vesela pilsēta vienlaicīgi būvē. Pilns ar celtņiem, visu betonē, tādā kā ielejas vidū.
trojka rullē. Jā, pareizi. Andermāts. Tikko uzkrāsots līnijas, tikko ieliec asfalts. Tāda turistu pilsētiņa pilns močiem, visādām tur interesantām mašīnām, vietām, kur kaut ko apēst, restorāni. Mauc Maukšovs zeloja pārēju. Porsche 1, 2, 3. Visi sportkāri šeit braukā. Kas te notiek? Andermāt. Kalnu govis. Te tāds normāls vējš jūtams augšā ir. Kas tas šeit luksafors vai? Vai kādi jau nobrauc? Austrija. One eternity later. Kāpēc tev vajadzēja kaut kādu šitādu sūdu darīt? Kā nav nekāda remonta, nekā te nav. Augstā kalnos vairāk muši ir, lejā vispār nebija. Tā te uzmanīgi vienmēr visi grib pārmalmāt. Šeit kaut ko filmē. Skaidrs. Skaidrs, saprata, tāpēc tā ir. Я раскусил, в чем проблема, блядь. Хочешь охуенно сейчас заснять? Они здесь снимают презентацию новой Теслы. И они чехлами их закрыли. Я же выкурил сразу, блядь, поэтому не пускают. Отсюда ее можно снять. Сейчас мы снимем. Это модель. Я даже знаю, какая это модель. Это вот эта модель, что стоит серая. Да. Только это простые есть версия, а это будет спортивная версия. И они ее чехлами закрыли, типа никто не выкурит. У меня глаз алмаз, я сразу выкурил. Смотри. Вон она стоит. Сейчас я сниму. Она паттерн. Давай, по-быстрому, она уже... Пага, она не уйдет никуда. Это она. Но новая это, которая еще не... Никто не видел. Вот эта модель перформанс, поэтому они закрыли. Здесь, блядь, никого нету. Понимаешь? А это тоже новая, да? Ну эти узкие, совсем узкие, да? Нет. Лампы. Это есть новая, только это в спортивной комплектации. Ее сейчас будет презентация, вот где они ее снимают. Ты думаешь, она будет ехать вверх? Они ехали две. Ты думаешь, они обратно вверх будет ехать? Они катаются, ее вверх-вниз снимают, понимаешь? Поэтому так долго дорога. Tātad viens interesants notikums. Braucām, redzējām kaut kādas kameras, kaut kādas mašīnas. Nevarēju saprast, man sākumā likās, kāpēc bloķē vienu un otru pusi ceļam. Kaut kādu nenozīmīgu ceļu šeit, kalnu pārējā. Sapratām, ka notiek filmēšana. Un ko filmē? Jauno Teslu, kura nav vēl nekur publiski pat redzēta. Pilnībā nekur. Tikai varbūt kaut kādi paparāci. Mēs gribējām pastāvēt, pagaidīt, kaut ko pabildēt, bet neko. Čaļi nelaiž mašīnas, jo acīm redzot ieraudzīja mūs, ka mēs gaidam, gribējām paskatīties uz to jauno Teslu.
Jā, tas ir smuka bildīte. Tā, nu esam kalna pārējā Oberalpas 2046 metri virs jūras līmeņa. Un dodamies lejā. Tur bija tāda interesanta zīme. Motociklis krīt pa krauju lejā. Tev uzreiz galvā. Tu apteni iztēlojies, kas notiek, ja pašai garām līgumam. Vari pat neiet pakaļ mocim. Tad, kad tev ir kreisais pagrieziens serpentīnam, tad tu vari droši pāriem malu braukt un nav nekāda problēma. Tad, kad tev ir jāņem pa labo pusi, tad gan ir diezgan jāpacenšās. Kā piemēram tagad no ārējās malas, bišķi uz iekšu, var, protams, visu ātrāk darīt. Jomajo, bļā! Kas notika tikko? Kaut kur aizskatījos. Tīcās, te ir vācieši visi. Pilsētiņa. 30 km/h jābrauc. Skaistās kalnu pilsētiņas. Nu, mēs lēnā garā dodamies uz māju pusi. Laižamies lejā. Man liekas, ka augstāk vairāk nevajadzēs. Un apskatīsimies, cik mums vēl palika. Jā, laiku rāda stundu 50 jābrauc mājās, bet pēc kilometriem tie ir 114 km. Tā, bateriju pamainīju. Gan DJI, gan Instai. Tā, un dodamies tālāk. Tā, nu mēs kaut kur laižamies lejā pa kalnu, kaut kādā pilsētiņā iekšā. Šī jau izskatās vairāk apdzīvotāk nekā tās, kas bija tad tajās kalnu ieplakās. Bet būvējās viņi diezgan daudz. Būvējās viņi diezgan daudz. Kas pa čoparīt? Kas tāds ir vispār? Honda. Oho. Jā, tie Luxfori viņam gan jocīgi strādā. Remontam oranžu mirgojošā atļauj braukt. Šitā nebija redzējis iepriekš nekur. Šī vietiņa tāda ar savu tādu šarmiņu. Mēs esam starp divām lielām kalnu gredām, kas ir ļoti tuvu vien pie otras. Un tāda aiziet lejā no manis pa kreisi. Un tagad ne, es tagad braucu pa tuneli, bet tur pa kreisi. Nu, tāda aiziņa lejā. Un mēs tagad pa šīm te divām kalnu gredām mēģināsim pa starpiņu izlavierēt līdz bānim. Tā, mēs laikam izskatās atkal braucam kaut kur augšā.
Pamparam, pamparam. Normāls tāds mini traktoriņš. Braukšana pa kalniem. Tad izstāstīšu divas lietas. Braucot augšā uz kalnu pārēju lejā, jā, tad, tu veic divas darbības. Brauc augšā, brauc lejā. Tātad braukt augšā man patīk labāk. Kāpēc? Tāpēc, ka tev nav slodzi uz rokām. Tu brauc tā forši čiliņā, izbaudi serpentīnas, līkumus un vispārējo. Tu tāds esi bišķi atlogots. Tad, kad tu brauc lejā, tev visu laiku slodzi ir uz rokām. Jā, tūlīt uzreiz teiks, motociklisti turās ar kājām. Jā, tieši tā. Tieši tā. Bet, ir bet. Piemēram, konkrēti man, lai es neturētu slodzi uz rokām, braucot pa kalnu lejā, tad man ar kājām savs svars ir tādā krampī jātur, ja, kad, man vieglāk tomēr ir ar rokām nekā ar kājām visu laiku, ja. Bet, protams, pareizi ir moci turēt ar kājām un rokas tikai piestūrē. Bet, braucot lejā pa kalniem, tas nevienmēr strādā. Un interesanti tas, ka daudzos posmos šajos te kalnainajos ceļos ir betona segums. Ticamāk, viņš ir ieklāts kā monolīts betons un sagrieztas šuvis. Dikti šaubos, ka pa plāksnēm. Tās noteikti nav plāksnes. Tas ir līdzīgi kā autobāņos taisa ceļus. Laikam tās ir tās vietas, kur iespējams kaut kas var nosēsties, nenosēsties. Un tad izdomā, davai iemaucam betonu. Vai arī pavisam citi iemesli. Wow! Šītais ir labs. Šīs ir patiešām labs. Tas ir tas dambis, kur es biju pirms vairākiem gadiem. Ar mašīnu, protams. Bet es biju toreiz no augšas un skatījos uz šito daļu. Tā, jāpaskatās, vai sanāks kaut kādi normāli kadri. Tā, brauksim atkal augšā. Ceru, ka pie dambi arī tiksim. Слушай, это tā damba? Это другая, да? Man saka, ka tas ir cits dambis. Nav tas pats. Pamparam. Nē, jā, tas ir cits dambis. Stāv arī uzkāpt virsū šeit, izsāc, ka nevienu maz nelaist virsū. Izskatās labi. Izskatās pat ļoti labi. A few inches later. Tagad gan mēs braucam mājās 8 vakarā ir. 8 vakarā un mums līdz mājām vēl 89 km. Šajā apkārtnē esot ļoti daudz murkšķi. Nebija īstenībā baigi saskāries iepriekš, kad Alpos ir murkšķi. Laik likās, ka tas ir kaut kāds Amerikas pamatiedzīvotais. Kanāda, ASV, kalnu apvidus. Kaut kā nelikās, ka tas ir arī Alpos. Līdz šiem nebija redzējis vienkārši. Jo. Kamprā. Pilsētiņa pēc pilsētiņas. Šitais ir skaistums. To, ko es redzu. Pārsvarā visur bija tāds ļoti labs ceļš, bet šeit tāds nesevišķi daudz plāksnes. Kas paskāt. Mēs tik strauji ejam lejā, kad ausis vienkārši krīt ciet. Būs interesanti paskatīties manu augstuma karti, kā brauc. Un augstākā vieta visticamāk arī Bietā pārējie, kuras pieminēja 2000 kapējkām metri. Bet redzēsim, kuros punktos vēl bija kaut kāda augstuma pie 1000.